Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no Jesejas grāmatas 1. nodaļas. Klausieties tā kunga vārdus, jūs Sodomas valdnieki. Atveriet savas ausis mūsu Dieva baušļiem, tu, Gomoras tauta. Kā man vajadzīgi jūsu dedzināmie kaujamie upuri, saka tas kungs. Man ir apnikuši jūsu aunu un barojamo teļu dedzināmie upuri. Man netīk jēru un āžu asins. Kad jūs nākat rādīties manā priekšā, kas tad no jums prasa, lai jūs samīdāt manus pagalmus? Nenesiet man vairs vēl viltīgo un liekulīgo ēdamo upuri. To kvēpamā smarža ir negantībā un iedveš man riebumu. Es neredzu un nevaru ciest jūsu jauno mēnešu un sabata noturumos svētkus, sapulces, jo tās gan ir krāšņas un svinīgas, bet tai pašā laikā bezdievības pilnas. Es ienīstu jūsu jaunos mēnešus un jūsu gadskārtējos svētkus. Tie man ir par nastu un tie man ir kļuvuši neciešami. Kad jūs paceļat savas rokas, es apslēpju savas acis no jums. Lai cik daudz jūs arī lūgtu, es jūs tomēr neuzklausu, jo jūsu rokas ir aptraipītas asinīm. Mazgājieties, šķīstieties, pārtrauciet savus ļaunos darbus manu acu priekšā, mitējieties ļaunu dariet, mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretīm varmācībai, piešķiriet pienācīgu tiesu bāriņiem, aizstāviet atraidi. Tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules Tesaloniķiešiem. Pāvils, Svilāns un Timotejs Tesaloniķiešu draudzei Dievā mūsu Tēvā un Kungā Jēzu Kristu, žēlstība jums un miers no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mums vienmēr jāpateicās Dievam par jums, brāļi, kā pienākas, jo jūsu ticība aug augumā un jūsu visu savstarpējā mīlestība kļūst pilnīgāka pie ikviena no jums, tā kā mēs paši lepojamies ar jums citās Dieva draudzēs. Vērā ņemot jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un spaidos, kas jums jāpanes. Tamdēļ arī mēs vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs darītu sava aicinājuma cienīgus un līdz galam piepildītu jūsu sirsnīgo cenšanos pēc laba un ticības darba spēkā, lai tā jūsos tiktu pagodināts mūsu Kunga Jēzus Kristus vārds un jūs viņā, pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības. Āmen. Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Lūka 19. nodaļā. Nonācis Jerikā, Jēzus gāja pilsētai cauri, un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Caķejs. Tas bija bagāts vīrs,
Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs augumu. Tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tai vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Saķej, kāp steigšu zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Un tas steigšus nokāpa zemē, un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēja un sacīja, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet Saķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, Kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem, un ko es citiem esmu izspiedis, es 4kārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam, šodien šim namam pestīšana nākusi, tāpēc, ka arī šis ir Ābrahama dēls, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Āmen. Kungs, Dievs, svētais gars, nāc un atdari mums tavu vārdu patiesību, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Bērnībā, vasaras skolas brīvlaikos, es dzīvoju laukos pie vecmāmiņas. Tur bija augsts koks, kurā es bieži kāpu. Tas bija liels un skaists bērs. Uzkāpjot tajā, man pavērsās plašs skats uz apkārtni. Vairākiem putekļainiem zemes ceļiem, kuri aizvijās tālumā, labības laukiem un pļavām, kaimiņu mājām, skats pāri citām koku galotnēm. Panorāmas skats uz visām pusēm. Un šodien es uzdodu jautājumu, kāpēc bērniem patīk kāpt kokos. Un kā izrādās, par šo jautājumu ir veikti pat apjomīgi pētījumi, kāpēc patīk un kāds tiem ir ieguvums. Bērniem kāpšana kokos ir daļa no viņu bērnības. Bērni ir zināt kāri un redzēt kāri. Kāpšana sniedz viņiem brīvību. Pašiem jāpieņem lēmums, kā kāpt, kur turēties un cik augstu uzkāpt. Bez pieaugušo palīdzības, bez viņu aizrādījumiem un noteikumiem. Uzkāpjot kokā var redzēt to, ko no zemes nevar ieraudzīt. Pavisam citu skatu, arī citu skatu uz dzīvi. Kokā tiek izdomāti un sapņoti visbrīnišķīgākie plāni par nākotni, iespējām un piedzīvojumiem. Kā min pētnieki, kokā kāpšana rada radošumu un iztēli, riska un bīstamības novēršanu, labsajūtu un apmierinātību, veiklību un fizisku attīstību. Tā ceļ pašapziņu, es to varu izdarīt, es to spēju, tas ir mans sasniegums. Tā māca spējas un saprašanu, neatlaidību, izturību un drošību. Tā arī atver plašumus. Kāda neiedomājama ietekme Dieva radītēm, it kā vienkāršam kokam. It kā parasts koks, bet ko tas spēj mazam cilvēkam nodarīt? Tāpat pētnieki min, ka daudzi vecāki atzina,
ka viņiem arī tagad patīk kāpt kokos kopā jau ar saviem bērniem. Daudzās valstīs un arī pie mums šeit Latvijā kokā kāpšana ir attīstījusies kā laba brīvā laika pavadīšana vai izklaide. Ar speciālām drošības iekārtām un aprīkojumiem bērni, jaunieši, vecāki un pat arī vecvecāki var ne tikai uzkāpt kokos, bet starp kokiem augstumā arī pārvietoties. Tā izmantojot savu laiku veselīgai, patīkamai un fiziskai atpūtai. Šīs idejas pamats ir piedzīvot vai atcerēties bērnību. Es varu atkal atgriezties tur atpakaļ. Mūsdienās valsts ieņēmuma un dienesta nodokļu iekasētāji nekāp kokos, lai arī cik maza auguma kāds būtu, lai kādu ieraudzītu vai sastaptu, kā to izdarīt caķējs, kurš izdara kaut ko neparastu. Iespējams, viņš atcerējās savu bērnību, kad skatījās no koku uz apkārtni, un tas šobrīd bija vienīgais, ko viņš tagad atkal varēja darīt, uzkāpjot vīģes kokā, kad ļaužu pūļi viņam traucēja ieraudzīt Jēzu. Caķējs, galvenais nodokļu iekasētājs un pāraugs Jērikas apgabalā, un kura vārds tulkojamā nozīmē taisnīgais, bija savas tautas nodevējs un apzadzējs, vācot nodevas okupantu romiešu labā. Ar savu rīcību bagātais, bet neieredzētais vīrs noteikti izraisīja apkārtējo cilvēku neizpratni un vēl izsmieklu. Ko tad šis te atnācis un vēl kokā uzrāpies? Tāds caķējs ir priekš cilvēkiem, kuri viņu redz tikai daļēji, bet ne Dievam. Kā sacīts 1. Samuēla grāmatā, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Jēzus redz viņu tādu, kāds viņš ir. Šo mazo vīru, kas raugās no koka augšienes. Tieši tas, kuru ķercējs ilgojās redzēt, tagad stāv tieši viņa priekšā, un tagad jau skatās uz viņu. Jēzus viņu redz tādā skaidrībā, ar kādu Dievs, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes. Viņš pazīst savu tautu, viņš redz caķeju līdz sirds dziļumiem. Viņš parāda, ka Dievs meklē tieši to, kurš cilvēku acīs nav to pelnījis. Tieši pie šī augumā mazā vīra, kurš pat Jēzum netiek tuvumā, Jēzus ir atnācis uz Jēriku un lūkojās viņā. Jo mazais vīrs, kurš ir sliktākais cilvēks pilsētā, un visi no viņa vairās, meklē Jēzu. Viņš nemeklē ar domu, no šitā Jēzus es gan varētu labāk iekasēt. Nē, viņš meklē, jo grib redzēt un iepazīt, kāds viņš ir. Jēzus, kurš zina visu cilvēku vārdus, uzreiz sauc: Caķei, kāp steigšus lejā, jo šodien man jāiegriežas tavā namā. Steigšus, jeb tūlīt, nevilcinies. Cik iedvesmojoši vārdi no Jēzus, kurš vienmēr ir tik
lēnprātīgs. Jēzus nāk, meklē un atrod. Steigšus uzrunā un rīkojās. Šis teikums droši vien bija kā zobens dziļi sirdī visam pūlim, kas to dzirdēja. Viņi visi gaidīja Jēzu. Visi cerēja, ka Jēzus viņus uzrunās. Viņi ir taisnīgi un kārtīgi, iespējami godīgi un dara arī labus darbus. Un ko viņi piedzīvo? Jēzus neko no tā neredz. Viņa skatiens ir pāri viņiem uz Caķeju. Bēdīgi slaveno nelietu un blēdi. Kāds apvainojums. Visi sāk kurnēt un pārmest Jēzum par viņa nepareizo rīcību. Pie visgrēcīgākā un vissliktākā cilvēka viņš iet. Turpretim Caķejs Jēzum saka, pusi no tā, kas man ir, es gribu atdot nabagiem. Un atlikušo otru pusi 4kārtīgi tiem, no kuriem es to izspiedu. Kā redzam, Caķejs zina likumu, gan to, ka jāpalīdz nabagiem, gan to, ka 4kārtīgi jāatlīdzina nozagtais, kā rakstīts bauslībā, bet viņa dzīve bija iegrosījusies savādāk. Ienākot Jēzum viņa dzīvē, viss mainās. Viņš patiesi kļuva šķīsts un taisns. Kāds bija viņa vārds? Taisnīgais. Jēzus Caķeju nosauc par Ābrahama dēlu, tā atgriežot viņu atpakaļ pie sākuma saknēm. Būt par Ābrahamu dēlu Caķejam nozīmē atkal iekļauties Dieva dēlu un meitu kopībā. Kad Ābrahamam viņa ticība Dievam tika pielīdzināta taisnībai, tāpat Caķeja ticība Jēzum tiek pielīdzināta par taisnību viņa glābšanai. Jēzus šodien grib būt arī pie tevis tavās mājās. Viņam nepietiek ar to, ka tu esi atnācis uz baznīcu. Viņš grib iet pie tevis uz tavām mājām, pie taviem bērniem, vecākiem, brāļiem, māsām, vecvecākiem. Bet mūsu mājās bieži vien ir tā, kā viņš saka. Bet daudzi viņu nepieņem. Viņi dzird, šaubās un noraida. Vai labākā gadījumā kā tie, kuri bija Jērikā, meklēja Jēzu, lai uzdotu kādu teoloģisku jautājumu. Kāds, lai jautātu tikai par savas dzīves situāciju. Kāds grib redzēt tikai brīnumu. Ja vēl kā farizēji un raksturmācītāji uzdod kādu izaicinošu vai provokatīvu jautājumu. Viņiem nav pareizas attieksmes. Viņi neinteresējas par Jēzu vispār, vai neinteresējās tādā nozīmē un veidā, kādā jāveido attiecības ar Dievu. Bet svarīgi, lai kur arī cilvēks būtu aizgājis, vienmēr ir iespēja atgriezties. Es varu atkal atgriezties pie Jēzus. Šodien mums ir reformācijas diena, jeb ticības atjaunošanas svētki. Kam aizsākums bija tieši šāds, lai kur arī baznīca bija aizgājusi, tai bija iespējas atgriezties. Atgriezties pie sākuma, atgriezties pie patiesības. Mārtiņa Lutera ticība Dieva patiesajam vārdam un viņa slavenā frāze: te es stāvu un citādi es nevaru, ir šīs reformācijas aizsākums. Mūsu ticības tēvs Luters vēlējās pareizu attieksmi pret Dieva vārdu.
Viņš centās atgriezt baznīcu atpakaļ pie rakstiem un patiesības. Šī te pat reformācija turpinās katru dienu. Atgriezties pie patiesā Dieva vārda un tā patiesības. Arī šodien Dieva žēlastības vārds ir mums priekšā visiem. Viņš dāvā izlīgumu un piedošanu, žēlsirdību un mīlestību. Mums, kas esam sapulcējušies viņa vārdā. Jēzus mums sauc: kāp steigšus lejā no savas iedomu pasaules. Es tev parādīšu daudz tālāk, augstāk un plašāk. Es tevi pacelšu pāri visam, pāri tavām iedomām, plāniem un sapņiem. Šajā negaidīti pārsteidzošajā Jēzus uzvedībā slēpjas viss Dieva žēlastības un mīlestības evaņģēlijs. Jēzus nāk šajā ļaunajā un grēcīgajā pasaulē glābt cilvēkus. Ļausim ticībā, lai Jēzus maina mūsu dzīvi. Ne darbi vai nedarbi, piedzīvojumi vai notikumi, bet Jēzus. Jo mūsu Jēzus ir varens Dievs. Priecājieties debesis, līksmojiet eņģeļu kori, dziediet slavas dziesmas Kungam, cilvēces glābējam. Redziet, cik Dievs ir laipnīgs, ka pats steidzas glābt katru atvērtu dvēseli. Āmen.